saules paneļu pielietojums Latvijā joprojām ir ļoti aktuāls. Ir pieejams arī valsts atbalsts, tomēr to novietošana reizēm rada jautājumus. Un šoreiz mēs sapratīsim, kādas ir mūsu iespējas. Visādas, neierobežotas īstenībā, līdzīgi kā internetā, kā gribi, tā dara un viss strādā. Jo parasti ir pieņemts, ka jāliek uz jumta, vai nu arī tad leņķī jāveido tādas tā kā savērstas sētas. Ir arī citi risinājumi. Jā, un šeit mēs redzam daudz no viņiem, un daudz no viņiem ir pat efektīvāk nekā standarta risinājumi. Aplūkosim tos. Jā. Cik sen jūsu uzņēmums jau nodarbojās ar paneļiem? Vispār mūsu uzņēmumam pat nosvinējam 20 gadus. Tad apsveic jau. Jā, tā kā es domāju, ka mēs esam vecākais Latvijā saules, tā teikt, paneļu risinājumu uzņēmums. Bet es ne jau tikai saules, arī akumulātori, viss, kas tur nāk klāt. Jā. Vai šie 20 gadi ir ļāvuši jums atrast šos inovatīvos risinājumus, ja tie rodās tikai tagad? Atbilstoši tehnoloģijām, atbilstoši paneļu maiņai, arī mainās risinājumi. Jā, teiksim, šeit mēs redzam vienu no pirmajiem, kas ir arī, tā teikt, visvienkāršākie paneļi un vissenākie, bet viņi arī lieliski strādā kā sētas materiāls. Kādi ir tie galvenie ieguvumi, ja mēs neliekam paneļus uz jumta, bet liekam kā sētu? Pirmkārt, sēta visiem cilvēkiem ir vajadzīga, tātad, un viņas izmērs var būt lielāks nekā jumta platība. Jā. Līdz ar to tad var uzlikt vairāk paneļus, un plus vēl, teiksim, šie ir lietotie paneļi, ko mēs pirkām no Vācijas, kur viņi bija savā parkā tā kā tika modernizēti uz citiem, uz jaunākiem. Un šos mēs dabūjam tik lēti, ka viņi ir lētāk nekā sētas materiāls. Principā, veidojot sētu no paneļiem, iznāk pat ekonomija. Plus vēl viņi ražo elektrību. Vienkārši fantastiski. Un šeit jau izskatās, ka jaunākas paudzes paneļi. Jā, šie ir pēdējās paudzes paneļi, kur gaisma pārvēršas elektrībā no abām pusēm paneliem. Viņi ir saucamie divpusējie vai appusējie. Angliski bifacial. Noliek taisni un miers. Viss krīt lejā no sētas. Kur šitie? Viņi labāk ražo nekā uz dienvidiem noliktie. Vairāk sarežģīt, jo viņš ņem no rīta un vakarā. Kad cilvēks vāra rīt kafiju un vakar kafiju, tad ar visvairāk vajag. Jā. Mums ir pievienojies arī saimnieks. Arnold, vai esi apmierināts ar šīm visām lietām un kas vispār tev iedvesmoja šo visu uzsākt un darīt? Primārais tā ir ekoloģija. Tomēr mums ir elektromobīļi arī ģimenē. Un nākamais ir neatkarība. Saimnieks ir apmierināts? Jā, tas tikai ieteiktu citiem. Ar jaunās paudzes paneļi jau arī ir pavisam cita ekonomiskā. Kādi būs nākamie risinājumi? Ir jau padomā kaut kas smalks? Jo atslēgties no sadales tīkla. Pavisam? Jā. Korīgi sakot, es esmu mazliet uz pauzes par šo jumtu, ka apakšā, kā es pat kā uzzināju, nav nekā cita, kā tikai šie ir latas un saules paneļi. Kondensāts plēva arī. Plēvī, jā. Bet es domāju, nekā tur nesoša, nekā cita nav. Nē, nekā cita nav. Paneļi kā jumta materiāls, jā. Par ieguvumiem. Tātad, pirmais jau nav nepieciešams jumta sagūta materiāls. Jā, tas ir pirmkārt. Otkārt, viņš ir ilgmūžīgāks teorētiski, jo panelim darbības laiks vai kalpošanas laiks ir 50 gadi, grūti teikt 100 gadi, jo viņš ir stikls. Jā, būtībā domāju, ka mūžīgs jumts. Arī šis ir pirmais šāda veida jumts Latvijā, jā? Zināmais pirmais, jā, mums zināmais. Atkal inovācijas. Jā. Šeit redz apmēram to konstrukciju. Tā viņi pabāst viens zem otru, tādā veidā apmēram. Jā. Bet starp citu ļoti interesants skats ir tieši no iekšpuses no bēniņa. Godīgi sakot, iespaido vēl vairāk. Tā dzīve ir interesanta, jā. Jā, malači. Šis ir asprātīgi un energoefektīvi. Patiešām bez nekā. Un būtībā arī savā ziņā mūžīgi, jo viņš nerūsē. Stikls praktiski nenoveco, jā. Tā kā varētu teikt, ka viņš ir mūžīgs, mūžīgais jumts. Šis ir fantastiski. Tiešām. Šis čūnis bija tā kā pilotu projekts tam jumtam. Pat viņš faktiski bija, tā teikt, ierējas paneļi ir visur un daudz, tad kāpēc ne šeit, jā. Un šeit ir, te redzam, hermetisko jumtu, kas tiešām ir nevis kā daktiņu pārlaiduma tipa, bet ar stikla pakaļš
līmētājs, tātad viņš pilnīgi gluds, sniegs lieliski krīt nost. Un arī pie reizes tā gadījumā arī uz sienas, vienkārši kā nosedzošais. Un vēl kas interesants, panelis reizē ir siltuma ekrāns. Ja tu uzliec paneli uz jumta uz sienas, tas saules enerģija paliek tur un aiz tā ir vēsāk. Nepārkarst. Jā, tas arī ir liels iegūms. Starp citu, ja runājam par paneļiem uz jumta, tas ir viens no iegūmiem, ko cilvēki parasti nepamana. Viņiem vasarā būs vēsāk. Un šie paneļi savukārt ir tādi, ko mēs visvairāk tomēr esam redzējuši. Ja? Tad šis risinājums ir gandrīz vai klasisks. Šis arī nav klasisks, jo šeit, ja mēs paiesim tā kā no gala apstīsimies, tad šie stiprinājumi atšķirās ar to, ka starp viņiem var izbraukt traktoru, viņš izpļaut zāli. Jo parasti visiem ir tā, ka ir tie šķērsniskās sijas, un tu spļauj ar rokas trimeri un mokies. Ar šeit mierīgi visā garumā izpļauj un viss ir skaisti. No inovācija uz soļa. Jā. Daudz dažādu tagad paneļu iespēju, vienpusēja, divpusēja jumts, sēta. Un vispārējais kā neapjukt cilvēkam, kā saprast, ko izvēlēties īsti. Vajag konsultācijas. Un īstenībā tas ir tas, ko mēs pašlaik nodarbojamies, jo izvēlēties starp 10 piedāvājumiem nav vienkārši, bet mēs to zinām, un, protams.